Daudz zinām par tādām lietām kā akvārija, kuras var nopirkt praktiski jebkurā veikalā un skaisti mājās turēt zivtiņas. Bet vai zinājāt par tādu lietu kā jūras akvāriju, kur var audzēt ne tikai zivis? Šodien ciemos studijā esam aicinājuši Sea Zealand vadītāju Aigaru Salgusu. Labrīt! Labrīt. Pāris vārdos, ar ko tad atšķirās parastie akvāriji no jūras akvārijiem? Jūras akvārija pirmkārt atšķirās ar to, ka viņos var turēt gan jūras zivis, kuras jau ir košākas par saldūdens zivīm pārsvarā, tā arī koraļus un citus bezmugurkaulniekus, kas ir tieši jūras un okeāna iemītnieki. Kā atšķirās saldūdens akvārija kopšana no jūras akvārija kopšanas? Vai tur ir kāda specifika vai kādi knifi? Galvenā atšķirība ir tā, ka salsūdens akvārijā ir jāpievieno sāls. Noteikti, ka akvārijam mēs nebērsim klāt parasto pārtikas sāli. Jā, noteikti ne pārtikas jūras sāli, bet ir speciāli jūras sāls maisījumi. Viens no pasaulē populārākiem jūras akvāriju ķimikāliju ražotājiem uzņēmums Tropic Marine, kuru Latvijā pārstāv mūsu uzņēmums. Tropic Marine piedāvā ne tikai sāli, bet arī dažādas ķimikālijas un ūdens testus, kas ir gan salsūdens, gan saldūdens akvārijiem. Kur mēs varam iepazīties ar šī zīmola piedāvātajām precēm? To var izdarīt gan paša ražotāja, gan arī mūsu uzņēmuma mājaslapās. Pieņemsim, mēs esam apmeklējuši tieši zīmola Tropic Marine mājaslapu. Mēs esam atraduši kādu produktu, kas iespējams mums derētu, bet mēs neesam pārliecināti. Vai tad pareizāk būtu griezties pie jums un saņemt kādu konsultāciju? Ja neesat pārliecināts par šī konkrēta produkta pielietojumu un lai nesavārītu ziepes savā akvārijā, tad noteikti zvaniet un nokonsultēsim un ieteiksim pareizo risinājumu un varbūt arī kādu citu preci. Vai Tropic Marine ir vienīgais zīmols, ko jūsu uzņēmums piedāvā šeit Latvijas tirgu, vai varbūt jūs arī ar citām kompānijām sadarbojaties? Mēs sadarbojamies vēl ar tādu arī pasaules slavenu firmu kā Tunze, kas ražo arī ķimikālijas, bet pārsvarā pasaulē ir pazīstami tieši ar saviem straumes sūkņiem un citu tehniku, tieši vairāk jūras akvārijiem. Tieši tādām tehniskākām iekārtām? Jā. Sakiet, tāds jautājums, vai jūras akvārijiem ir kāds izmēra ierobežojums? Vai, teiksim, akvārijas nedrīkst būt mazāks, teiksim, par kaut kādu konkrētu izmēru, vai tieši tāpat kā saldūdens akvārijiem mēs varam nopirkt lielāku apaļu bļodu un palaist tur dzīvot kādu jūras iemītnieku? Viens bija uz izstādi, bija uztaisīts 200 ml jūras akvārijas. Bet pārsvarā ir jūras akvārija, neiesaka taisīt mazākus par 20 litriem, bet lielākam izmēram praktiski nav ierobežojumu. Jo ir lielāks akvārijas, jo sistēma ir stabilāka un visi iemītnieki iekšā jūtās labāk un jums pašiem būs vieglāk viņu apkalpot. Visus, kas ieinteresējās par jūras un arī saldūdens akvārijiem, aicinām apmeklēt uzņēmuma Zealand mājaslapu un droši sazināties, zvanot vai rakstot uz e-pastu. Uzņēmums jūs gan konsultēs, gan ieteiks, gan arī palīdzēs apkalpot jūsu akvāriju.